Nu ko, čau visiem šajā burvīgajā svētdienas pievakarē. Šodien es esmu šeit lauka malā. Un te iekšā tieši brikšņos, es nezinu, vai tur var redzēt, mums tur ir tāds diezgan paliela ēka. Es pat šeit neesmu nekad bijis, un es nezinu, kā tur ir. Es zinu tikai to, ka tur noteikti viss ir pamests, jo pie šīs teritorijas vispār nekur nepieved nekāds ceļš. Vienīgais ceļš, kurš šeit ir bijis pievedis kādreiz, ir nolīdzināts. Un visam ir pāri arumi. Iesim cauri šiem krūmiem un paskatīsimies, kā tur ir. Aiziet. Wow. Oh my God, kā te viss ir aizaudzis. Kas mums šeit? Nu, lūk, šāda te māja. Viņa gan izskatās, ir labi aiztaisīta no visirienes. Tā kā ir ļoti liela iespējamība, ka mēs šeit nemaz iekšā netiksim. Ak, Dievs, tur viņas ir tik daudz. Labi, pat turien mēs noteikti neiesim. Tāpēc, ka tur viņas ir vājprātā ieņēmušas. Tad pamēģināsim varbūt tik pa šejien iekšā. Kaut kādi dunduri. Ak, Dievs, šausmas, kā te viss ir aizaudzis. Interesanti, cik ilgi jau šeit nekas nenotiek. Ērču un visādi insekšu paradīze. Vienīgi tur rekur ir kaut kāds šķūnīts vēl. Te vismaz ir bišķi brīvāk. Nav tik ļoti aizaudzis. Jā, rekur arī pati māja. Rekur te bija skaists un plašs dārs. Visur apkārt. Īsti jau nekā daudz no viņa nav palicis pāri, bet... Nu, reku, skatieties. Kaut kādas durvis. Jā, bet tu piedaries, man liekas, varēs pat iekšā tikt. Jā, tāda diezgan liela māja. Nav tāda maza kastīte. Fuck. Mēs tomēr tiksim iekšā. Piedaries. Kāda iespēja, ka vienkārši visi logi visur ir aizsisti ciet šādi te. Bet tad bum. Mums ir vienkārši atvērts durvis. Come inside now, would you? Labi, sāksim šādi. Kāds mājās? Nu, spriežot pēc tā, kur viņi iznāktu, laikam jau kā neviens īsti mājās nebūs. Labi, dodamies iekšā, paskatīsimies. Kas tur labs ir. Tur vienīgi varētu būt diezgan tumšs, par cik visi pārējie logi ir aizsisti ciet. Tā kā slēdzam iekšā flashlightu. Tā, nu ko, esam iekšā. Redz, kā mums te izskatās. Bijusi krāsa, te ir bijusi kaut kāda virtuve noteikti. Viena istaba. Wow, kas mums te šeit vēl ir vecais labais dampis. Te viņš ir jaukts ārā, cik. Blenders kaut kas tam līdzīgs. Šis ir noteikti bijis gals, un ka tur ir pārējās viņa daļas. Un tad pēkšņi vienkārši randomā ir arī dakša, siena dakša. Kas mums ir šis? Kaut kāds dzīvnieks, ne? Opā. Kaut kāds zaķis, skaķis. Lācis. Arī aizkari vēl var, ka palikuši visi vietā, kā ir tā karājās. Vēl maza krūzīte pie izlietnes. Kas mums ir šeit? Zelta ziltiņa. Šeit reka mums ir viena forša gultiņa palikusi. Mums ir arī pieeja uz otro stāvu. Ideāli. Sākumā domāju, ka netiksim iekšā. Redz, ka tikām un vēl kā vēl. Te jau nākamās telpas, te jau vēl visādi dīvāni gultas. Vai, ka trauki vēl.
dažāda veida. Oho. Kas tik te nav? Telpa pēc telpas. Kad arī aizskari, ko aizvilkti ciet. Un tur vēl viena istaba. Nu, kas mums te ir? 94. gads. Vēl kāda avīze, nu, kas mums šajā vēl ir. Šīs avīzes varbūt ir vecās avīzes, kas ir izmantotas iekuram, tā kā, nu. Tā, 96. gads, kur. Kas tik te nav? Jo. Vēl viens dīvāniņš. Šī tāda sekcija vēl palikusies. Visi trauki te lidojuši ārā. Reku mums vēl ir plīts. Opā. Un reku arī sausā tolete. Viss kā nākās te ir. Ar aizkariņiem rozā. Var tā pastīties, kurš darbojās. Ciet. Elektrība, protams. Protams, jau mums šeit nebūs. Vai gan varbūt reku ir kāds korķis jānomaina. Es baigi sapriecājos par to otro stābu, tad es atcerējos, ka tur taču augšā ir bites. Bet nu varbūt bišķiņ iebāzīsim tā galvu, paskatīsimies tīri, kā tur ir, un muksim lejā. Vai es redzēju TikToku, kurā tieši pa šādām trepītēm ejot, pēkšņi ir kaut kāda maza tāds diedziņš, kur tu nemaz nepamani, tu ej, tu paro to diedziņu, un tad nācis tā vienkārši tieši no augšas tā. Un tieši šajā. Cerēsim, ka šeit nav neviena naža. Šeit ir bites vienīgi. Bet viss tās kruti te augšā. Cik nu kruti var izskatīties bēniņi, vai ne? Bet visas tās bites tusējās pa turieni. Tā kā uz turieni mēs noteikti neiesim. Nu jā, tad daudz visādi sūdi, kas tik te nav, vai ne? Kā jau bēniņos. Skurstenīti smuki iet cauri. Nu, būsim tomēr redzējuši, ka šajā mājā es jau te reāli sabēdājos, kad netiksim iekšā un būs jāmeklē cita vieta, kaut kur pa ceram, kur ielīst. Bet redz, ka beigās tomēr sanāca. Kur ir mans ričuks? Čā mazais. Jāmūk no knišļiem, kamēr es tagad galīgi nokosts. Tā. Var sakot, par cik es braucu apakaļ uz Dobeli un garām braucot bija viena vieta, kur es jau esmu bijis pat vairākos vlogos, bet tomēr iebrauksim vēlreiz šeit, iemetīsim aši aci, kā izskatās šajā vietā 2025. gada jūnijā. Aiziet. Ok, tiekās drīz. Jā, kā jau es teicu, šajā pamestajā saimniecībā es esmu bijis vienu reizi. Video var nostīties šeit. Protams, noskaties šo video līdz beigām un tad dodies uz tiem video. Tad bija vēl viens video šeit. Tas bija kaut kādu gadu, divus vēlāk. Un tad vēl viens video bija šeit, kad kāds cilvēks man bija skatītājs atsūtījis to, ka šajā vietā ir īstenībā arī bunkurs, kuru es iepriekšējos tajos video nebiju pamanījis. Un tad es braucu vēlreiz uz šajieni, meklēt to bunkuru. Un jā, tagad jau ir pagājis kaut kāds pusotrs gads, var teikt, kopš tā man pēdējā bunkura video, kad es braucu uz šajieni. Un man nav ne jausmas, varbūt tur jau kāds sācis dzīvot, visu atjaunojas, lai gan nu pēc iebraucamās tāciņas īsti tā neizskatās. Mazā apsarga mājiņa. Šādi te. Šeit ir iekšā tieši tepat blakus. Ir tas bunkurs, kurā noteikti šajā reizē es nelīdīšu iekšā, jo, nu, kā varat redzēt,
Tur ir jālien dziļi, jo dziļi iekšā. Nu, tur ir jālien baigi dziļi iekšā, redzēt tur. Tā kā pačakolorēs pie infopodziņas, tur būs video, kuras arī ielīdu iekšā šajā te bunkurā. Bet šodien dosimies vienkārši ašos tādos izlūkos, kā izskatās mums viss tālāk uz priekšu. Nu, uztaisīsim kādu smuku kadriņu ar visām lapām, visu zaļumu. Bum! Viss šeit ir tāds pats, šis bērs vienīgi šeit nebija. Tas ir nogāzies kaut kad, es pieļauju, ka pagājušajā gada augustā droši vien tagad bija lielās vētras. Šis jumtiņš vienīgi laikam ir ielūzis bišķi vairāk. Viņš īstenībā varētu tagad arī tā čuks nonāk no lejā uz galvas. Redz, cik skaisti viss. Vakara saulīte. Joprojām viss šeit šādi. Joprojām viss šeit ir šādi. Ok, ko es te baigi staigāšu cauri, rādīšu te jau, es visu jums esmu parādījis iepriekšējos video, tā kā es domāju vienkārši taisam smukos kadriņus. Aiziet! Nu labi, es domāju, tas tad būs viss šodienas video. Tas tad būs viss šodienas video. Man tūlītās te nokodīs odi, nāk jau vakars. Saulīte jau sāk laisties lēnām uz leju. Tā kā es dodos apakaļ uz Dobeli un teikamies jau nākamajā video. Pīsiņš!